Tās tiesības tātad ir regulē valsts pārvaldes iestādes, valsts pārvaldes institucionālo sistēmu. Iestāde kā centrālais jēdziens. Tad iestāde, vai tā ir LIA, vai pārtikas veterinārais dienests, vai pašvaldības policija, tad tas ir iestādes status. Savstarpējā padotība, augstākā valsts pārvaldes iestāde ir ministru kabinets, un šo iestāžu tiesiskās attiecības. Tad vai nu viņas ir vertikālās, tad augstāk stāvoša, zemāk stāvoša iestāde, vai arī tātad vienāds status. Nu, piemēram, 2 pašvaldības vienādā statusā, 2 novadi, vai 2 valsts pilsētas, Valmiera un Rīga, vai Valmiera un Jūrmala. Tātad. Un vēl viens svarīgs moments ir valsts pārvaldē nodarbināto statusu. Tad valsts pārvaldē ir gan ierēģi, gan personas ar speciālām dienesta pakāpēm, tādi kā valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta amatpersonas. Tad otrais bloks – valsts pārvaldes funkcijas un valsts pārvaldes un privātpersonas savstarpējās attiecības un pienākums. Pēc būtības tāda speciālā nozare, speciālās apakšnozares, tas, kas skar jautājums par nodokļiem, tad nodokļu tiesības, būvniecības apakšnozare, sociālā aizsardzība, pabalsti, pensijas, vides tiesības, vides aizsardzība, mums ir vides un reģionālās aizsardzības ministrija, tātad Gaujas Nacionālais parks, tātad izglītības un zinātnes ministrija, tātad skolu akreditācija, programma akreditācija, certifikācija, licencēšana, neformālā, formālā izglītība, pirmsskolas izglītība. Tad, protams, jautājumi, kas skar administratīvu atbildību. Tātad tiesībām ir, tātad viena no metodēm ir piespiešanas metode, un līdz ar to ir administratīvie sodi. To regulē administratīvās atbildības likums. Nu, un administratīvā atbildība var piemērot gan valsts, gan pašvaldību iestādes. Un arī atļauju un licenču izsniegšanu un citas. Tātad tas, kas saistīts ar iestāžu rīcību, labvēlīgi, nelabvēlīgi lēmumi, nu, arī diploms, vidusskolas diploms ir arī administratīvais akts, vai, piemēram, atļauju ielu tirzniecībai, Valmieras gada tirgu vai Cēsu gada tirgu. Licences, tātad, piemēram, makšķerēšanas licence, tātad tiek nopirkta un var doties makšķerēt. Nu, tātad